Kā jūs vērtētu mūsdienu bērnu audzināšanas tendences? Klausies, piemēram, jā, manā laikā viss bija citādāk. Krietni labāk. Tagad jau viņi izdomājuši, ka tiem bērniem tur ir jārunā, kaut kas tur jāskaidro, ir nedod Dievs vēl jāpajautā, kā tu jūties. Ot manā laikā tā nebija. Mēs audzinājām bērnus pilnīgi normāli. Kas bija jāpatur prātā vienkārši, ka tas ir bērns, jā. Ne viņam tur ir jādomā, ne jāuzdod jautājumi, ne kaut kā arī jājūtās, jā. Kaut kas nepatīk uz istabu muti ciet. Un visi ir izauguši. Tagad pat izšķirties normāli nevar, pēkšņi jādomā, kā tev bērni jutīsies. Kā jutīsies, kas viņiem pa darīšanu vispār, gar mani un manu šķiršanos. Vēl man jau smilšu terapijas un kaut kādas psiholoģijas, jā. Priekš kam? Kas tas smilšu, kas tas pie mājas nav? Vai tad tas bērns neizaugs bez tā? Izaugs. Ko vēl vairāk vajag? Tas ir pilnīgs sviests. Un vēl viena lieta, jā, kas man liekas, mājās nevar vienus atstāt. Kurš šito izdomājas? Tik pārspīlēti. 5-gadīgs bērns viens pats mājās nevar. Ko jūs man stāstat? Manā laikā 3 mēnešu vecumā tur satin sedziņā un uz balli prom. Pusnaktī atnāca un mazliet iebaro kaut ko. Viss. Kur problēma? Problēmas nav, ja viņas neizdomā. Galvenais ir uztaisīt. Tas, kas tur pēc tam, tak... tā kaut